Tagad gribētu turpinājumā mazliet jūs padalāties ar to, lai mēs sajūstu to mazo, varbūt, ja ne ikdienu, bet tad varbūt to, ko jūs tur piedzīvojāt. Varbūt arī ikdienu, lai pilnveidotos kā cilvēks, kā profesionāli. Marek, sāksim ar jums. Jūs atbraucat, jums bija konkrēta programma, jums bija karatē. Jā, kā tas izpaudās? Kas tas bija tāds? Izpaužās ar to, ka mēs trenējamies pilnā kontakta karatē, kur cīņas notiek reāli. Reāli sit bērni un reāli cīnās. Mēs saprotam to, ka ir tāds sporta veids. Es smējos, es kādreiz biju profesionāls sportists, un man uzdeva jautājumu arī par šito. Un es saku, ir kas spēlē hokeja sportistu un ir kas sit viens otru. Ir arī tāds sporta veids. Un mēs sapratām to, ka šie bērni nevar piedalīties. Viņiem acis deg, mēs braucam uz sacensībām, viņiem acis deg, un es saku, nē, diemžēl, tu nevari braukt uz tām sacensībām piedalīties. Un viņiem atšķirās visi noteikumi, un viss notiek savādāk, saudzīgāk un pielāgots tieši viņiem, jo to programmu ir akreditējuši no Beļģijas treneri, tā ir tā parakaratē dzimtene, kur mēs, starp citu, dosimies nākošu nedēļu pēdējā mobilitātē. Un viņi ir izstrādājuši to programmu, kur katram bērnam ar savu invaliditāti ir savi noteikumi un cīnās viens pret otru. Un tad tas bija tas mans redzējums, kāpēc mums tieši vajag šo te Latvijā. Un mums ir paveicies ar otro mobilitāti. Mēs iestājāmies Global Karate, tā ir pasaules organizācija tieši para karatē. Esam Latvijā tagad pārstāvi, varam lepoties ar to un turpināsim ceļu šeit pat Latvijā, lai norganizētu kaut ko lielāko. Jo mums jau ir bijuši 3 sacensības par šito īso laiku, un bērni ir ļoti priecīgi, bērniem acis deg, un tas ir tas dzinulis, kas tev dzen uz priekšu, un tu redzi, ka tam bērnam ir cits redzējums, cits jau skatījums. Viņš jūtās tikpat iederīgs kā vispārējie, jo mums tagad bija Latvijas čempionātā pirmā kategorija viņiem tieši, un tad mēs viņus uzņēmām kā Latvijas izlasē, jo nākamgad plānojam startēt arī ārvalstīs ar šiem bērniem, un tad viņiem ir neizsakāms sajūts, ko tu kā treneris redzi, un tas ir tas dzinulis, kas tev dzen uz priekšu. Ļoti labi. Tātad jauna motivācija, jaunas zināšanas, jaunas prasmes un pilnīgi jauna cita apvāršņa. Sarunāts, Luīze.